Numuru esot izmetuši, un tagad tas sniegam nokūstot ir atradies. Es priecīgs, tikšu apakaļ pie savu vecā numuru. Bet tagad nākamais stāsts. Kas notiek ar jauniešiem, mācībām un galā mūsu nākotni? 398 komandas, nežēlīgas cīņas finālā, ļoti blīva rezultātu uzvarētāja trīniekā un grūti pārbaudījumi jau pirmajā uzdevumā. Tāds bija šā gada konkurss Gribu būt mobils, kurš tika rīkots jau 4. gadu. Šī gada konkursam ir gan kvalitāte, gan kvantitāte, jo šogad par 77 komandām konkursa neklātienes posmā bija vairāk, bet kvalitāti norāda tas, ka fināla sacensībās komandu sniegums ir perfekts. Šogad, kad konkurence bija pieaugusi par 77 komandām salīdzinājumā ar pērno gadu, pirmo vietu izplēs Priekuļu vidusskolas komanda Īstais ātrums, kuri balvā saņēma ceļojumu uz zinātnes parku Heureka Somijā. Atpaliekot tikai par puspunktu, 2. vietā Strautiņu pamatskolas komanda Strauti, bet 3. Kuldīgas alternatīvās pamatskolas komanda Karstās riepas. Viņu par rezultātu varētu pārdzīvot visvairāk, zaudējums 2. vietai tikai 0,2 punkti no gandrīz 70 iegūtajiem. Tik blīvi rezultāti tikai liecina par skolēnu spējām un sasniegumiem satiksmes drošības apgūšanā. Protams, milzīga daļa pateicības pienāks arī komandu pedagogiem, jo satiksmes drošība nav obligāts priekšmets skolā, bet audzēkņu interesi par to ir acīm redzama. Ticiet man, daži no šiem jauniešiem varētu ar rūdītiem autovadītājiem vēl pacīnīties par to, kā pareizi būtu jāpārbrauc krustojums un kā pareizi jāaprīko ik viens ceļa posms. Konkursa finālā bija 3 uzdevumi. Pirmais pie datorā atbild uz jautājumiem par autobūsu vēsturi, satiksmes drošību un pirmās palīdzības sniegšanu. 2. uzdevumā bija krustojuma schēmā pareizi jāsliek vesels lērums ceļazīmi, bet 3. bija jāparāda mājās sagatavots uzdevums. Pagaidām jaunajiem satiksmes dalībniekiem nav konkursā tieši jāpiedalās ceļu satiksmē, bet visi šie 100 jaunieši, kas piedalījās konkursā, noteikti būs daudz labāk sagatavoti brīdim, kad saņems mopēdu vai pat automašīnas vadītāja apliecību. Nu, lūk, šonedēļ tas arī viss. Vienīgi lieciet aiz auss. Tie, kas brauc ar mašīnām, drīz uz ceļa parādīsies diezgan daudz velosipēdistu, varbūt arī motobraucējiem, diezgan daudz arī to, kas brauks ar mopēdiem. Mainām savus braukšanas paradumus un, kā minimums, griežoties pa labi, paskatāmies, vai kāds mums nebrauc blakus uz divriteņu braucamā. Esiet prātīgi!